Jau 2 gadus Talsu novadā darbojas 7 iedzīvotāju padomes. Pēc atkārtotām vēlēšanām iedzīvotājiem izdevies izveidot vēl 13, kuras darbu uzsāka šīs vasaras sākumā. Gan padomes, kas darbojas jau 2 gadus, gan arī tās, kas pirmos mēnešus ir paveikušas gana daudz nozīmīgus darbus vietējās kopienas labā. Dažām jaunajām iedzīvotāju padomēm ir jūtama tāda jauna enerģija un ir skaidrs, ka gribās nekavējoties ķerties pie lietas. Daudzas citas jaunās savukārt iespējams, ka vēl tikai iesildās un saprot un vēl tikai tiks pie tā apjausmas, ko tad īsti mēs darīsim un kā mēs strādāsim. Un savukārt tām iepriekšējām iedzīvotāju padomēm arī kā kurai, teiksim, šajā gadījumā Balgales pagasta iedzīvotāju padomi, kur tikko bija svaigi šie plūdi un lietavas, un Balgales iedzīvotāju padomi līdz ar to ir viens no tiem aktīviem aģentiem, kur arī tā viedokļa apmaiņa notiek un cilvēki piedalās procesā, un tur tā līdzdalība loģiski likumsakarīgi arī turpinās, un tā enerģija nav zudusi nekādā veidā. Talsu novada domas priekšsēdētājs uzsver, ka iedzīvotāju padomēm jābūt kā tiltam starp iedzīvotājiem un pašvaldību, veicinot viedokļu apmaiņu un apzinot galvenās vajadzības. Taču vienlaikus atceroties, ka līdz ar iedzīvotāju padomju izveidošanos pašvaldības budžets nepalielinās. Tas, kas mani šobrīd mazliet sāk satraukt, ka vismaz no dažām iedzīvotāju padomēm mēs saņemam indikācijas, ka tagad iedzīvotāju padome būs tas instruments, ar kuru mēs varēsim ar lielu, milzīgu joni un ar troksni aktualizēt un skaļi veidot sarakstus ar pilnīgi visām vajadzībām, kuras patiesībā ir sen zināmas, bet tagad viņas nekavējoši ir jārisina. Tas, kur es drīzāk redzētu šajā brīdī tādu iedzīvotāju padomes lomu, palīdzēt saprast, kas no tā ir svarīgāks. Varbūt šajā virzienā šobrīd nestrādājam, šis ir svarīgāks mūsu pagastā. Ir vairāki veiksmes stāsti, kas veicinājuši pastiprinātāku pašvaldības iesaisti sadarbībā ar iedzīvotāju padomēm. Pat ja iedzīvotāju padomju virzītos priekšlikumus nevar izpildīt īsā termiņā, pašvaldība tos ņem vērā, lai mirklī, ja rastos izdevība, tos tomēr varētu īstenot. Kolkas pagastā, piemēram, iedzīvotāju padome priekš manis ir pirmais informācijas punkts, kuram es jautāju viedokli tajā brīdī, kad uzņēmējs pie mums nācis ar vēlmi iegādāties Kolkas skolas ēku, kas šobrīd pieder pašvaldībai un ir tukša un netiek izmantota. Uzņēmējs viņu gribētu izmantot kā dienesta viesnīcu saviem darbiniekiem. Tad attiecīgi iedzīvotāju padomēs jautāja viņu viedokli, ko tas nozīmētu, kā būtu, ja mēs šo ēku tam izmantotu, kādus riskus jūs tur saredzētu un tā tālāk. Laucienas pagasta iedzīvotāju padome izveidojās pēc otrajām vēlēšanām, taču jau līdz šim izdevies paveikt vairākus darbus iedzīvotāju labā. Ar padomes locekļu un vietējo uzņēmēju palīdzību taps līdzdalības budžeta projekts, kas pašvaldības finansējumu iedzīvotāju balsojumā neieguva. Mums ir iesniegts Latvijas ceļos viens iesniegums par ceļa posmu Stende Lauciena Mērsraks. Tur pavisam nesen ir uzliets jauns asfalts, un šajā ziemā viņš jau ir saplaisājis. Mēs esam arī iesnieguši domai vēstuli, jo tikko bija domes sēde, kur tika lemti saistošie noteikumi pieņemti sakarā ar pilsētvidi, un, diemžēl, Laucienē nav iekļauta kā pilsētvides vieta. Un tad ir problēmas ar pļaušanām, ar uzkopšanu vides. Ābavas pagasta iedzīvotāju padomi ievēlēja pirmajās vēlēšanās, taču pēc neilga laika lēmumu tomēr atcēla, jo padomē bija nepieciešams vēl viens kandidāts gadījumā, ja kāds no padomes locekļiem izstātos. Taču pat tas neatturēja Ābavas pagasta iedzīvotājus mēģināt vēlreiz. Ābavas pagasta iedzīvotāji ir tāda cilvēku tauta, kas ir darītāji, kur grib iesaistīties, kur grib darīt lietas. Un neskatoties to, ka pagājušajā gadā varbūt neizdevās izveidot šo padomi, tie paši cilvēki, ļoti liela daļa, arī nolēma pārkandidēt. Es pirmā reize nepiedalījos un likās mazliet pāragri. Priekš sevis es nebiju vēl kārtīgi izpētījis to dabu no šīs iedzīvotāju padomes un tam līdzīgi nejūtos īsti gatavs, bet līdz tam es esmu papētījis dziļāk. Padomes, kas darbojas jau kopš pirmajām vēlēšanām, jaunizveidotās padomes uztver kā motivāciju darboties ar tādu pašu enerģiju kā sākumā. Katram ir kaut kas savs. Sadvilē ir kaut kas viens, Talsiem ir kaut kas pavisam cits atkal, Dundagai cits. Nav vienāds tāds mehānisms, nav vienādas receptes, kā darboties.
Tas sasvaro vairāk, tev liek atkal kaut ko paskatīties, ko viņiem, kas ir aktuāls. Ir jaunas idejas, kas viņiem nāk. Ir kaut kāds nianses, kas paskatās, varbūt mums ir no šīs puses jāpaskatās uz sevi. Iedzīvotāju padomes apsver dibināt biedrības, lai būtu lielāka iespēja saņemt finansējumu dažādiem projektiem apkārtējās vides uzlabošanā. Nīceta Anna Stariņa, Ārturs Rentholds, TV9 Pakalni.